Šodien mums ir unboxings video, jeb atpakošanas video. Kā var redzēt pēc uzlīmes, šīs ir no eBay. Un jā, tā kā taisam vaļā un skatāmies. Un es īstenībā nezinu, es zinu, kas tur iekšā, bet es nezinu, vai pārdevējs no eBay bija godīgs. Un tur tiešām ir tas, kam tur jābūt. Ja? Tā kā šie unboxing video tāda tipa ir pārsteigums. Varbūt pārsteigums. Protams, kaste. Iekšā kastē papīrs un pati ierīce šajā gadījumā. Ja? Tā, šo ņemam nost. Un sorry par gaismu, protams, atspīd. Tā, iepakots labi. Laikam ir izmantojis visu iepakojumu, ko varēja atrast mājās pārdevējs, ja? Bet iepakots ir labi, tā kā šeit būs, teiksim tā, plusiņš un zvaigznīte šīm pārdevējiem. Es sekoju ļoti bieži eBay listingiem visiem, kas notiekās, un meklēju kaut kādu ierīci labā stāvokli un skaties šeit. Panasonic RQV186 stereo radio cassette player. Un šis ir jauns kastē. Viņš ir pārdevējs, kas pārdeva viņu. Viņš bija attaisījis to kastu un parādīja, bet viņš nav lietots. Tā kā, attaisām un skatāmies, kas tur iekšā ir. Protams, Panasonic nav Sony. Bet es domāju, ka Panasonic šitie Walkmani, playerīši bija arī labi. Nezinu, kādas cenas, es nepateikšu pagaidām arī, kurā gadā viņš ir ražots, bet, protams, es ielikšu kaut kur uz ekrāna. Tā kā, var redzēt, ka viņš ir jauns. Protams, plastiks, un šeit ir klips priekš siksnes. Nekā šeit nav. Šeit ir instrukcija, un šeit ir kaut kāda garantijas vai tehniskā kārta, garantija no Panasonic, un šeit ir National Panasonic Technics, tā kā, tas ir viena tā pati kompānija, teiksim tā, cik es saprotu. Kas mums šeit ir instrukcijā? Tātad FM, AM radio, baterijas 3 volti, R6 baterijas AC with optional AC adapters, un vispārējais, specifika par pašu playeri un visas funkcijas un ko un kā. Es nezinu, kāpēc nebija austiņu. Šeit nav rakstīts nekas par austiņām, bet, kas te arī izskatās šitamā visā, kā te varbūt kaut kas bija, varbūt ir izņemts, bet, nav svarīgi. Tā. Vai mēs liksim šo klipsīti? Jā, noteikti. Tā viņam tur jābūt. Tā viņš izskatās. Baterijas divi pirkstiņi, cik es saprotu. AA. Noteikti, Un man jāatrod šajā pusē, kas ir skaļums. Šeit ir mono CRO2, tas ir, teips, citu šo kasešu, teiksim tā, izvēle, un stereo FM mode tape. Tā kā šeit kaut kādas funkcijas. Te, protams, indikators var redzēt baterijas austiņas augšā, kas mums ir. Tā, kas mums te ir, vai tas ir divas lampiņas, vismaz vienu es taču neredzu šeit zaļā, un šeit nezinu kas, bet kaut kas tur ir. Directions, tas ir puses, protams, atskaņošanas poga un pārtīšanas. Viņš nav dārgs playeris, var redzēt, ka viņš ir ļoti plastika viss, kaut kur 90. gadu beigas varbūt, nezinu. Šeit, protams, ir ekrāns viņam, ir radiostāciju izvēle, šeit var izslēgt, ieslēgt radio, šeit viņam ir hold poga, lai nepiespiežas. Atradīšu tūlīt baterijas un slēgsim iekšā. Tā, baterijas esmu atradis, 2 Panasonic. Kā zinādams Panasonic baterijas. Nē, izvilku tikko no pults īstenībā.
jo man nekas pie rokas šeit nebija. Tā, liekam vienu šitā laikam un vienu šitā laikam. Un skatāmies, kas ar viņu notiek. Sākumā, kā taisā šito laikam izvelk vienkārši. Piespiežam play. Kaut ko viņš dara. Slēdzam radio. Šo tumbiņu jāieslēdz arī, lai saprastu, kas te notiekās. Tā. Un skaļumu nost. Tā. Ir mums jā, nu, laikam, vats vai austiņa šajā gadījumā, nu, austiņa nav, bet vats ir kā antēna. Tā, mūziku mēs nevaram atskaņot, jo iepriekšējā video man jau YouTube pabrīdināja par copyright mūziku. Tas bija tas Chemical Brothers, ko es atskaņoju uz minidiska. Nu, strādā. Radio strādā. Kaseti īstenībā es ierakstīju pāris dienas atpakaļ no Latvijas radio kādu programmu, nu, kas bija gāja tobrīd. Un lai man nav copyright strikes vēl kaut kāds no Latvijas radio, atskaņosim, paskatīsimies, kas tur ir. Jā, viņš uzreiz rāda tape. Ko es dzirdu? Es dzirdu kaut kādu skaņu. Es taču varu nomainīt. Nodot mūsu kaimiņus un kolēģus Eiropas Savienībā. Es domāju, tas būtu Latvijai vienkārši tāds ļoti... Mēs jau par kariklīšiem bijām gatavi. Tur šeit mums partijas rūpējas par kariklīšiem. Nu, viņš noteikti ir stāvējis, nezinu cik ilgi kaut kur, un viņam vēl jāpaskan, varbūt viņam pat būs jānomaina siksniņas, nezinu. Jo viņš nav lietots un tā kā es dzirdēju, kad piespiedu play, tad, nu, skaņa nebija īsti laba, kaut gan tā ir tikai balss. Par ordiņu? Ko tu domā? Ja tu kādreiz ir cilvēks kāds, kurš tev mēģina kaut ko piedāvāt, un viņš runā tā, nu, tu jūti viņa šaubas, ka viņš nespēja tā precīzi noformulēties, un tu saproti, ka viņš pats nav īsti pārliecināts, ko viņš grib. Nu, nav slikti īstenībā, tā kā jā, šis bija, nu, tāds, teiksim tā, ieskats šajā playerī, kā vispār kā tādā Panasonic, un redzēt viss iepakojumā kastē jauns. Jā, saku, pārdevējs teica, ka viņš nebija lietots, un viņš arī izskatās nelietots. Protams, nav kaut kāds high-end playeris, kā piemēram Sony, ja? Nu, pa piemēram man ir šeit viens no Sony Walkmaniem, ja? Par ko mēs varam parunāt citā video kaut kāds. Šis ir metāls, teiksim, tā alumīnijas, un šis ir plastiks. Šitis ir smagāks īstenībā, šis ir vieglāks, bet šitam arī radio ir, šitam radio nav, bet nu, šitis ir Sony Walkmans, un, protams, viņš ir labākā kvalitāte, un šis Sony, viņš ir 99. gada, to es zinu, ražots, kurā ražots šīs Panasonic, es nepateikšu, bet, ja jūs man ļausiet pāris sekundes pameklēt informāciju internetā, es noteikti atradīšu šo Panasonic modeli, un tad mēs arī uzzināsim kopā. Viņš saka, ka Panasonic šis ir mid-low end, tā kā tas ir pat zemākais, nu, viens no zemākajiem mid-low, tas, nu, vidēji zemais range, ja, un
90. gadu beigās, 2000 gadu sākums, ja, viņš ir ražots, kaut kur uz 99. 2000 gadiem, varētu būt, ka ļoti daudz, plastikas un var redzēt šeit lēts, plastikas tāds molds un vispārējais, un arī pogas tādas, var. Un pat tad, ja viņiem ir kaut kāds... Var pateikt, ka tas ir 90. gadu beigās, 2000 gadu sākums, jo tad jau sāka ražot visu lēti. Un, ja mēs paskatīmies, kur viņš vispār ir ražots, vai viņam ir rakstīts, kur viņš ir ražots, Taivānā viņš ir ražots, ja? Tā kā šis ir ražots Taivānā, un, protams, toreiz jau viņi jau sāka, teiksim tā, ietaupīt uz ražošanu, visu procesu un visu pārējo, kur 90. gadu sākumā, teiksim tā, visi un vēl iepriekšējie plērīši, kas tika ražoti gan Sony, gan visiem pārējiem, tie bija, protams, labākā kvalitāte. Bet, šīs jā. Es saprotu, ka tajā laikā arī 90. gadu beigās un 2000 gadu sākumā šie plēri vēl bija populāri. Ja? Man nekad nav bijis īstenībā, bet man brālim, protams, ir bijuši. Bet, un, protams, cenas, it īpaši 90. gados, ne visi varēja atļauties baigi dārgos aprātus, šajā gadījumā. Šeit redzat Station 20 Memory. Slēdzam iekšā vēlreiz radio. Ir viņam kaut kas te? Look for Petgevity wherever you shop online for insurance. For vet video calls, if your pet is in need of urgent medical assistance, contact your local vet. Tā, es pagriezīšu skaļumu, lai varbūt jūs varat redzēt ekrānā. Šeit, protams, ir ļoti slikti redzēt augšā viņam, jo man gaisma tāda nepārāk, bet viņam šeit rāda stereo FM, tad, protams, frekvencija, MHz 161, tad viņš saka, ka tas ir mode 1, šeit M kaut kas augšā, un tad ir 4. 4. kanāls, ko es spiežu, to 4. podziņu. Paskaties, kas ir 5. Nekās. 1. nekās. 3. nekās. Tikai 4. 4. ir kaut kas ir 4. Bet viņus var, protams, piespiest, un tad šeit vienam FM AM mods. Skatāmies, kas mums ir AM modā. Atvainojos. Jā, labāk uz... This is the start of a crisis in Dundee. Hello, how are you doing? Thank you so much. I'm Karen. Really nice to meet you. Hi, Danielle. How you doing? Sorry, my hands are freezing. It's cold out there today, isn't it? Danielle Cowie lives in Dundee's tightly packed Whitfield estate. It's flat. Tikai jā. Un paskatīmies, kas notiek, ja piespiež auto-reverse. Auto-reverse ne, bet hold pogu. Viņš pasaka, ka ir holds, tā kā neko nevar piespiest, kā ir ar playeri, jo es atskaņos. Un tu jūti. Jā, playeri atskaņo, jo, protams, šīs pogas jāpiespiež baigi stipri, lai... Viņam tur nav. Tā nav lampiņa nemaz, tas ir kaut kāds vienkārši indikators, kas nomaina pozīcijas, kad piespied to direction, jeb pozīciju to pogu, lai izvēlētos, no kuru pusi spēlē. Jo, var arī manuāli, protams, to kasti pārlikt un atskaņot, bet redz, šeit nekā nav, bet šī puse ir tukša. Ja mēs piespiežam šo direction, laikam, vai kā? Nē, viņa pareizā pusē īstenībā man beidzās ieraksts. Patīsim. Šeini. Ko viņš te ēd kaseti, vai viņam... Šajā ziņā, protams, mūsu tā maģistrālā līnija ir būt kopā ar Eiropu, bet nenaidoties ar Amerikas Savienoto Valstīm. Tik kaut kādas ziņas vai raidījums kaut kāds par politiku, nezinu par ko, bet jā.
Tā viņš skan. Nezinu, būs jāpaklausās kādu laiciņu, jāieliek kāda kaste, jāpaklausās. Starp citu, runājot par kaste, es tūlīt atradīšu vienu pēdējo kasti un pastāstīšu par to kasti. Varbūt atskaņošu arī pāris sekundes dziesmas. Tad, jā, šī kasete, es saņēmu viņu pāris dienas atpakaļ. Es viņu gaidu īstenībā visu janvāri, jo es abonēju šo pakalpojumu pagājušajā gadā. Gada sākuma, kaut kā tā, pagājušā gada beigās, teiksim, ja. Un šis ir Next Wave, šīs kasetes ražo, cik es saprotu, Wayne Jacks šeit Anglijā. Un viņi liek iekšā pazīstamus grupas, kaut kādus māksliniekus, mazos māksliniekus un tā tālāk. Un varbūt es nezinu, pat arī lielos kaut kādus māksliniekus nevaru pateikt, jo nav bijis laika papētīt. Bet viņi ierakstā šīs kasetes un izsūta tiem visiem, kuri ir abonējuši šo pakalpojumu. Es abonēju šo pakalpojumu, jo man patīk kasetes, un es gribu uztaisīt kaut kādu kolekciju no šīm arī, redzēsim. Šo es noklausījos jau. Diezgan normālā mūzika īstenībā, nekas baigi te nav. Tas ir Next Wave un tas ir Chalk Pit Cassette Club saucās. Tā kā varat pameklēt tiem, kuriem interesē. Arī izsūta pa Eiropu, cik es saprotu. Tā kā domāju, ka arī kādā citā valstī var saņemt. Un šeit arī rakstīts, ka tas nav nostalģija, jā, tas ir Rebellion. Kas ir Rebellion, to es jums nepateikšu, nevaru iztulkot. Nezinu. Jā, tā kā šīs izsūta arī Eiropā, cik es saprotu, uz Eiropas valstīm viņi, es redzēju, viņiem Instagramā ir, kā viņi ražo viņus. Protams, kasete nav kaut kādā, teiksim tā, labi, šī ir TDK, jeb TDK, nav viņi arī high-end kasete, vēl iepakojumā, kā salīdzināt šito atradu, jā, kur tā, paņemsim šo kasti, kas ir iekšā. Kā salīdzinājumu. Šīs maksels, ja. Redz, makselim ir arī skrūvītas un vispārējais, ja, jo tā ir, teiksim tā, tukšā kasete. Šeit viņa ir visa saspiesta, ja, nav skrūvju, tā kā viņa atskrūvēt nevar. Protams, tie, kuri zina, ja izņem šitās lipiņas, tad nevar ierakstīt, piemēram, šīm ir lipiņa, ja, uz šitās var ierakstīt, bet šeit, redz, nav. Viņi speciāli liek, lai tu neizdzēs viņu. Bet, katrai kasetei ir, teiksim, tā unikāls dizains viņi veido. Es saku, tā ir manā pirmā, bet internetā viņiem Instagramā es redzēju, viņiem ir visādi daudz savādākie dizaini katrai kasetei. Katram, teiksim, tā izlaidumam, ja. Un es nezinu, cik ļoti copyright šī mūzika ir īstenībā, bet ieslēgsim viņu šeit un paklausīsimies kaut ko. Tā, kaut kā viņš skan ļoti jocīgi, bet varētu būt tāpēc, ka vecums un viņš ir stāvējis ilgi, jo viņš nav atskaņots. Kad tik, lai viņš nesabojā man kaseti. Redz, viņš kaut kā jocīgi skan, es varu dzirdēt to. Paskatīsimies, ko teiks Sony. Protams, Sony ir citā kvalitāte, ja. Jā, es varu dzirdēt ļoti lielu atšķirību uzreiz, kā es ieslēdzu viņu šeit, šajā Sony. Jā. Bet, runa nav par Sony šobrīd, runa ir par šo Panasonic. Tā kā šīm laikam vēl jāpastrādā kādu laiciņu, lai viņam tas viss iegriežās. Tā, vēlreiz atskaņosim. Jā, viņš tā, kā, teiksim tā, velk. Redz, var dzirdēt, ka viņš velk to ierakstu. Es ceru, ka jūs varat dzirdēt. Es ceru, ka jūs varējāt dzirdēt, ja? Tūt
uzlikšu mikrofonu šeit. Ja, nu šeit varēja noteikti dzirdēt ļoti labi. Un, ja es nolieku šo Panasonic nost un paņēmu Sony, kurš 100% strādā, ja. Tā, es nezinu, cik viņam tas kopārāts ir, bet varēja uzreiz saprast atšķirību, kur šīs Panasonics viņš tā velk kaut kā, jā, es nezinu, es aizmiršu par mikrofonu, kā šis Panasonic viņš velk, un Sony, protams, skan ļoti, ļoti labi, jā. Nu jā, bet tas noteikti ir tāpēc, ka viņš ir stāvējis un viņš nav izmantots. Es paklausīšos ilgāk, un tad redzēsim, vai tas kaut ko izmainīs, jo viņam jāpaskan kaut kādu laiciņu, lai saprastu, cik, teiksim tā, cik labi viņš skanēs. Bet es, protams, neceru šo Panasonic, ka viņš baigi labi skanēs, vienkārši kāpēc viņu paņēmu, tāpēc, ka viņš ir jauns un viņš bija iepakojama, un manai kolekcijai viņš ļoti noderēs. Pat jā, es gribu paklausīties radio, jā. Tā kā, redz, kasešu atskaņotais radio, ja, šī tumbiņa aizbrauci kaut kādā kempingā un spēlē vecus hitus uz kasetēm, kāpēc, ka ne? Vai arī vienkārši klausies radio. Vai brauc maškerēt kaut kur un klausies radio. Ja? Ļoti daudz iespējas viņam īstenībā ir galvenais, lai viņš strādā. Ja ne, tad es pasūtīšu viņam siksniņu. Redzēsim, kā šīm varēs nomanīt siksniņā, viņam ir vajadzīga siksniņas maņa. Ja viņš ir ražos 90. gadu beigās, teiksim tā 2000. gadā, tad viņam jau ir 26 gadi, tas ir fakts, ja? Bet viņš ir jauns. Tāpēc es gribēju viņu nopirkt, lai viņš man stāv kolekcijā. Ja? Bet es noteikti viņu vēl paklausīšos ilgāk, lai viņam viss iekustās un tā tālāk. Ja ne, attaisīšu vaļā, paskatīšos, kādā stāvoklī ir siksniņa. Ja tā ir jāmaina, bet noteikti jāmaina, jo tas sanāk, ka 26 gadi viņš ir stāvējis un nekustējies. Tad viņam tur jau tā siksniņa vienkārši iestāvējusies un varētu būt, kad viņa griežās uz tiem visiem ripulīšiem, ja, un tad notiek tā vilkšana tā, Jā, redzēsim. Varbūt kaut kādu eļļiņu kaut kur jāieliek iekšā vai kaut ko jāsasmerē. Kurš zina, pēc kāda, teiksim, tā standarta viņi ražoja šos playerus toreiz. Bet es saku, jo tas, interneta saka, ka tas ir mid-low range, respektīvi vidēji zemais līmenis. Es to jūtu, ka viņam ir vidēji zemais līmenis, un viņš arī ir ļoti biezs šis playeris. Salīdzinājumā ar, pat arī šīs, jo šim Sony viņam ir tā pikšķiņa baterija, tur attaisīsim viņu vaļā, tā. Kā viņu attaisīt? Šeit. Jā, tāpēc viņš arī šo maliņu apakšiņu uztais tādu biezāku, ja? Un salīdzinot šo Sony ar šo Panasonic, tur ir riktīga atšķirība, ja? Bet šis ir smagāks noteikti, šis ir vieglāks, bet šis ir alumīnija korpus, viss priekš un aizmuguri viņam, var redzēt, ka šeit ir kvalitāte, ja? Un var just, ka šitam nav kvalitāte, bet viņš ir diezgan smags, tas ir labi. Laikam no biksēm jau kritīs, bet šī smaguma labi nav tik traki, bet jā, redzēsim. Noteikti uztaisīšu kaut kādu update video vai postu šeit YouTube'ā un došu ziņu, kā un kas notika ar šo playeri. Tā kā paldies, kā noskatījies šo video, šo pirmo atpakošanu, jeb unboxingu, šajā kanālā. Un noteikti, ja tev interesē arī kasetes, un ja tu neesi kursā par šādu lietu, ja tu dzīvo Anglijā, Lielbritānijā vai vienalga kur Eiropā, paskaties Next Wave. Varbūt tev noder un iespēja katru mēnesi saņemt jaunu mūziku, kas nav populāra mūzika, teiksim tā, bet visādi žanri. Šeit bija gan pops, šeit bija gan kaut kāds rocks, metal variants, gan kaut kāds, teiksim tā, indija stēls mūzikas. Tā kā man īstenībā patīk, man šis izlaidums, šīs 39. izlaidums, īstenībā visas dziesmas patīk. Un vēl ir tas tāds punk rock stils, atceraties 90. gados, 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā amerikāņu jauniešu filmas, kā American Pie vai kas tam līdzīgs. Viņam šeit ir tā tipa dziesma, kas man ļoti atgādināja uzreiz American Pie, amerikāņu pīrāgu.
Tā kā, jā, noteikti varat iečikot arī šo. Tas nav sponsors, kaut kāds sponsorēts video, protams, manam kanālām vēl līdz sponsoriem vēl augt un augt. Nav īstenībā arī vajadzības, ja, bet jā, šīs ir, ko es atklāju nesen, Next Wave, teiksim tā, kasetes no šeit pat Anglijā ražo viņus, nu, protams, mazā kvantitāte, ja, jo, nu, nav ļoti populāri šīs visas lietas. Kaut gan, ja ieskrien internetā un paskatās lielus lēblus, ja, kuri pārdot kasetes vēl joprojām, un starp citu vēl joprojām kasetes ražo, ja, tā kā var nopirkt jaunās kasetes, cik labā kvalitāte viņiem ir, kad ieraksties, nezinu, bet noteikti turpmākajos videos mēs to arī redzēsim, jo es mēģināšu, nu, labi, šīs ir jaunas, ja, nu, jaunas, šīs ir vecs, jaunas stoks varbūt, es nezinu, kad viņas ir tikai ražotas, bet viņas visas iepakojumā. Man ir kasetes no 90. gadiem, jā, 90. gadu sākuma un pat 80. gadu jaunas vēl iepakojumā. Nu, tas ir jaunais vecais stoks, bet joprojām līdz šīm laikam kasetes tiek ražotas. Jāatrod tikai kur nopirkt. Un jāpaskatās, kāds ir ieraksts pēc tā, ka tu ieraksti. Jo, piemēram, starp citu runājot par šo, ja, šī kasete tika ierakstīta uz tā iepriekšējā video, kas bija par Realistic. Viņš tika ierakstīts no planšetes, izmantojot Realistic playeri. Ja. Es to ierakstīju speciāli, lai mēs varētu vienu no video iztestēt audio kvalitāti tam Realistic. Gan kā ierakstīja iekšā no pa taisno, vai kad ierakstīja kaut kādā citā, teiksim, tā ierakstītājā un paklausies, un gan arī mikrofonos un tā tālāk. Tā kā gaidiet, tas video arī būs. Nezinu, vai pirms šī, vai pēc šī video, bet noteikti būs. Tā kā paldies, ka noskatījies. Noteikti spied like, jā, subscribe, ja tu neesi. Protams, man šis kanāls ir tikai sākums, bet es domāju, ka, nu, ir daudzi cilvēki arī kā es, kuriem patīk viss šīs, nu, retro vintage, teiksim tā, vecais visi šie aparāti, kas saistīti ar mūziku, ne tikai, un visām pārējām lietām. Tā kā piesako noteikti un ieraksti arī kaut ko komentāros, ja tu gribi kaut ko zināt vai padalīties ar savu pieredzi. Tā kā tiekamies citā.